Sveicināti! Šodien runāšu par sekundāro ķēžu aizsardzību daudzās automatizācijas sistēmās. Kā mēs zinām, tas ir būtiski, lai tiktu nodrošināta aizsardzība sekundārajai daļai. Ļoti bieži tiek standarta instalācijās izmantot arī standarta automāti, kas tiešām nodrošina šo te funkciju, bet nevienmēr un nepilnīgi. Kā piemēru var minēt tajā gadījumā, ja tiek izmantots vienkāršs barošanas bloks komplektā ar parastu aizsardzības automātu. Šajā gadījumā mēs izmantojam Vago Base Power Supply un attiecīgi standarta automātu. Šajā gadījumā uz stenda varu vienkārši veikt izslēgumu, veicot šādu te darbību. Tā, mēs redzam, ir izslēgums, bet automāts nenostrādāja. Šajā gadījumā mums var rasties problēmas ar instalāciju. Bet šīs te problēmas var atrisināt. Un tās problēmas var atrisināt, izmantojot elektroniskos aizsardzības automātus ACB, ko Vago piedāvā dažādos izpildījumos. Šajā gadījumā jūs varat redzēt viena kanāla automātu vai arī 8 kanāla automātu atkarībā no pielietojuma un atkarībā no nepieciešamības un vajadzības. Tieši šis te pats eksperiments, izmantojot vienkāršu barošanas bloku, bet šajā gadījumā jau arī elektronisko aizsardzības automātu, un mēs redzēsim, kāds būs rezultāts. Tātad šajā gadījumā atkal ir izslēgums, un ļoti uzskatām un ātri mēs redzam, ka automāts ir nostrādājis. Viss sekundārā ķēde ir aizsargāta. Bet ir vēl viens variants, par ko es gribēju pastāstīt. Nevienmēr visur var nomainīt standarta automātu ar elektronisko automātu, vai arī nepieciešams dažreiz, kad ir iespēja arī atslēgt ķēdi. Tad mēs paliekam pie šī te paša risinājuma ar automātu, bet mēs varam izmantot citu barošanas bloku, kas ir daudz nopietnāks un, tā teikt, advancētāks. Šajā gadījumā mēs izmantojam Vago Pro 2 barošanas bloku, kam ir ļoti daudz arī savādākas īpašības, par kurām minēšu nedaudz vēlāk, bet šajā gadījumā ir barošanas bloks un standarta automāts. Un mēs veicam to pašu izslēgumu. Un, lūk, viss ir nostrādājis. Tas nozīmē, ka ir vairāki risinājumi, kā mēs varam atrisināt šo te problēmu. Kā es minēju, šeit ir vēl daudz citas labas lietas, jo, piemēram, šis te pats barošanas bloks arī ir aprīkots ar aizsardzību, kas ir iekšā. Tas nozīmē, ka īstenībā var neizmantot šo lietu, bet izmantot tikai mūsu barošanas bloku. Ja jums rodās kādi jautājumi vai ir nepieciešams palīdzība, droši rakstiet, un mēs jums palīdzēsim. Lai veicās!